Nu ko, jauns mums projektiņš, Audi A4, B6, mans mīļākais. Kāpēc filmēsim viņu? Nezinu, man liekas, vajag interesantais. Te ir kaut kas darīts, tā kā pašu spēkiem, acīm redzot, vai arī, es nezinu, katrā ziņā atrast mašīnu pie mums ir savest kārtībā. Te jau ir uzlikts intercoolers, nepareizs, te ir uzlikta turbīna. Nu, par turbīnas izvēli varētu būt, ka ir labi. 1756 no 27 Audi. Varētu būt ok, priekš standarta moto būs labi. Bet nav pareizi uz vakumu pārtaisīt. Tātad mums visāds tādas sīkas niansītes, ko mēs varētu novērst. Smidzinātāji, cik es saprotu, standarta. Tad mēs arī tos varētu ielikt lielākus uzreiz. Kūleri uzlikt pareizi tā, kā vajadzētu. Tad nu tā, lūk, kur jums turbo kompresors uzstādīts. Tad ir koniskais filtrs uzlikts caur masas mērītāju, kas liek domāt, kad ir stoku vadība, nav sačipota nekas. Neko neesmu te pūcis sistēmā, neko neesmu pārbaudījis. Šāds viņš atbraucis, EGRs viss ir vietā. Intercoolers ir, protams, ar miljons silikoniem uztaisīts, kurš arī ir par mazu. Viņš arī attiecīgi beidzās šeit, 180 mm. Mēs kaut kad esam runājuši, ka tas viss ir par mazu. Bumpers ir pilnībā izvarots, lai uzstādītu, kas reāli ir lieka šim modelim, var uzstādīt intercooleru, neko te nesačakarējot. Jā. Nu labi, bumpers tāpat ir cietis, tā kā līdz ar to tas zaudējums ir mazs. Nu kaut kā tā. Pārējās trubas, protams, visas ir standartā ar klipsiem, kas arī nav paredzēts nekādai lielai jaudai. Jā, kaut kā tā. Nu tad mans tagad plāns ir sekojošs. Es ņēmu savus mērinstrumentus, maģiskos, dragi, laptopu ar VCDS kabeli, kas man ir rokā. Brauc testā, uztaisīsim starta mērījumus, visus, kas ko kā viņš iet, kāds ir uzrāviens. Kā viņš tas smuki un čīkst. Tā, esam mašīnā, nu B6 kā B6. Man patīk. Uzbrauksim, izsilīsim motorīti. Ko es esmu konstatējis, ka mums jau tā eļļa no motora, ka labi kaut kas apakšā, diezgan nopietni. Bet labi. Ir tehniskā pasi, kas ir labi. Saimnieks ir agris. Sveikcens agrim. Par to, ka atļauj pafilmēt viņa Audi, palaust. Tā, nu, atvainojos, apslims. Jā, turbīna stāv visu laiku piesūktā stāvoklī, netiek atvērta nemaz vaļā. Principā mokās. Tad, nu jā, šis varētu būt īstenībā tāds klasisks paraugs, kādas mašīnas tiek atvestas pie mums uz regulēšanām, uz diagnostikām. Nu, ko jūs neredzat, tā kā mums pavisam nesen, kad pusgadu atpakaļ laikam bija starpgadījums ar vienu mašīnu, kur arī, nu, mēs atteicāmies vienkārši viņu regulēt dienas beigās. Bija tik pārāk daudz to problēmu, ka mēs nevarējām to atrisināt vienkārši īsā periodā. Mums vajadzēja vienkārši vairāk laika. Jūs saprotat, šie darbi, kas ir saistīti ar šiem tuningiem, viņi nav tie ērtākākie. Nu, tā kā, piemēram, ja kaut kāda problēma jāatrod, tas prasa daudz laika, nu, kur kāds cits kaut ko norāvas lažu. Tāpēc labāk vienmēr ir izvēlēties, ja grib kaut kādu jaudīgu dīzeli, nu, braucat būvēt pie mums, nu, beidzat sapņot. Ja nav tās varēšanas pašam, video mēs veidojam, video visu var redzēt, kā to vajag darīt, tad, nu, izdara to, jo šis, piemēram, ir klasiskais projekts, kur cilvēks ir uztaisījis, un tad viņš, nu, tā kā, vai arī čoms viņam ir uztaisījis, viņš vēršās pie mums, lai mēs saregulējam. Un tad mēs veicam šo pārbaudu, un es jau šeit braucot, dotajā brīdī es saprotu, ka šo mašīnu nevarēs regulēt. Man nevajadzētu pat kapotu atvērt vaļā. Man ir skaidrs, ka nav regulējama šī mašīna. Nu, kāpēc nav regulējama? Pēc turbīna nestrādā. Es jau dzirdu, ka tur nav korekta darbība. Tāpēc, jā, vajadzētu izvēlēties tos meistarus tomēr laikam pēc pieredzes. Kā es saku, labākais veids, kā izvēlēties meistaru, kas tev būvēs mašīnu, apsties, kāda viņam ir sabūvēta mašīna. Un tam nav starpība. Tas mēs runājam par dīzeļu kaut kādiem tuningiem, vai mēs runājam par kaut kādām tur restaurācijām, krāsošanām. Apskatieties meistara mašīnu. Ja viņam ir kaut kāds lūznis, kurš izstāsta pēc lūžņa,
Nu, nebūs viņš nekāds tur virsbūvs meistars, nu, nebūs tur virsbūv. Nu, ja viņš nodarbojas ar autotūningu, nu, ja viņam nav kaut kāds savīlēts vērķis mājās, nu, nebūs viņš nekāds tūners, nu, būsim reāli. Nav ko sapņot, vairāk dzīvot ilūzijās par skaistu runāšanu. Nu, neesam mēs 16-gadīgas meitenes, kuras uzķerās uz lētiem trikiem par runāšanu, ko kāds es meistars esmu. Tā kā jā, klausiet man ieteikumu, būs tikai labāk, nebūs izmesta vējā nauda. Neliekas visiem braukt pie manis, tāpēc, kad arī man nav tā kapacitāte tik liela, lai es varētu uztaisīt katram Latvijas iedzīvotājiem dīzeļu projektu, bet, nu, paskatieties, ko Džeks ir uztaisījis, un tad jūs arī zināsiet, būs jums tas rezultāts vai nebūs. Tāds mans ieteikums. Bet jā, atgriežamies pie šī B6, viņš lēnām sāk uzsilt. Mēs pieslēgsimies tagad klāt ar visām vajadzīgiem iekārtām, es nezinu, vagkomu pieslēgsim klāt un ieslēgsim dragiju. Bet jā, nu pagaidām man biedē tas, ka tur kaut kas klab, ka man ritens nenokrīt nost. Tātad sāksim ar šo, lai šis mums jau startējās augšā. Slēdzam dragiju. Nu jā, doma bija tāda, ka ļoti bieži atbrauc mašīnas, kas ir sataisītas ļoti slikti. Un tas viens Džeks bija no Liepājas attasies, un tur viss slikti ir viņā pūšam primitīvs tests. Nu, primitīvs tests iepūšat ieplūdē spiedienu, vai nav kaut kur cauruma. Un tā ieplūde tai mašīnai tik caura, ka nevar pat vienkārši iepūst nevienu bāru. Nu, kā to mašīnu var sarglēt? Nu, piemēram, mēs atradām vienu lielu problēmu, varējām novērst viņu, bet tas nekādīgi neizslēdz, kad būs vēl viena problēma, kaut kur vēl kāds caurums. Un tad beigās sanāks kaut kādu visu dienu čakarēties ar kaut kādu trubu pārtaisīšanu, kur kāds vienkārši paņēmis ar pusautomātu no izpūtēja caurulēm uztaisīs. Tā kā jā, pa lielam mēs tā kā toreiz pateicām, nevajag. Es saprotu, ka tas Džeks ir apvainojies tagad. Bet, nu, sorry, veci. Tā kā, nu, tev bija iespēja iepūst to spiedienu mājās. Nu, ja jau pats sabūvēji, tu varēji iepūst un pārbaudīt. Pārbaudīt to realitāti. Tā kā jā. Tagad mēs iziesim cauri šim pašam testam, līdzīgā versijā. Nu, spiedienu mēs nepūtīsim, to es jums izstāstīju. Vienkārši aizglušiem ieplūdu, uzbāžam uz turbīnas, kaut silikonu iebāžam. Nu, man ir uztaisīts tāds no plasmas izvirpots korķis, kurā ir mašīnas ventīls ar 7,6 diametru. Līdz ar to es varu caur reduktoru silikoniem uz dažādām turbīnām uzlikt virsū un saprast, vai ir noplūdus vai nav. Nu, un tad nākušais, kā piemēram šīs atbraukt regulēties, kuram turbīna nav pārtaisīta, nu, viņa nav noregulējama tā mašīna. Tā, ka skatāmies fault kods, neko neesmu skatījies. Charge pressure control, acceleration pedals, ok. Tā, kas mums ir ar map sensoru? Vēl viena problēma, ko bieži debilā, bet tas šipojot novēršās. Daudz domā, ka var ielikt 4-bārīgo map sensoru un viss būs labi. Nebūs labi, nevar likt vienkārši 4-bārīgo map sensoru, atcerieties šo faktu. Ja gribat kādu upgrade, tad tikai pēc regulēšanas, jo linearizācijas nekad nav standartā tik lielas, lai varētu braukt ar tādu sensoru. Bet te viss labi, te nav ieliks 4-bārīgais map sensors, to būs mums jādara. Tā tad, nu, braucam, uztaisīšu, izbraukšu vienkārši aplīti, iepūtīšu būstu un parādīšu jums, kā izstās grafiks. Nu, tā tad skatieties, izstās, ka var redzēt, jūs pats pat redzu ekrānā, otrā. Tā, ziniet, kā es izdarīšu? Jūs iedomājaties, kāda ņemšanās šitā ir, lai jūs redzētu to visu, kā man iečakarējās. Es šoreiz vienkārši to nedarīt. Nu, kaut kāds grafiks jūs tur tagad redzat, ja? Tā, zaļā ir pieprasītais, dzeltenais mums ir tas, ko izpilda. Tātad, ko es novēroju, to, ka mašīna neuzpūš korekti. Viņa tā kā smok. Tad viņa tā kā aiziet, bet tad, kad viņa aiziet, viņa pārpūš. Viņa reāli iet ārpus grafika. Tātad pār pa tiem 3-bāru mapsensoru, respektīvi pār pa 2 bāriem aiziet. Un ko mēs secinām, ka tā kāja ir gara, viņa nav pārtaisīta īsāk, līdz ar to viņš nevar īsti viņu atlaist to turbīnu, dēļ tā, ka viņš nevar īsti atlaist, tāpēc viņš pārpūš, un tāpēc, ka viņš nevar viņu īsti piesūkt, tāpēc viņš smok, jo viņš tā kā ilgstoši mēģina sasniegt to pieprasīto būstu, kā rezultātā tā mašīna sāk smakt, jo viņš viņu sāk sasniegt tikai pie augstiem apgriezieniem. Tā. Tad, nu labi, es tagad mēģināšu monitorēt abus divus mērījumus. Man būtu svarīgi to 80-20 nomērīt, lai man ir kaut kāds atskaites punkts jums, ko parādīt. Es domāju, ka 0-100 mēs nemērīsim. Es domāju, ka viņš labāk par standartu tiešām neies. Ar visām tām investīcijām, ko cilvēki šeit ir darījis. Pamēģināsim 80-120, bet man bail ir īsti, ja godīgi. Jo man liekas, ka viņš neizturēs.
Es nevaru to, es viņu... 100. Es pusgāzē spiežu, jo man bail, ka uzsprāgs turbīnu. Un pusgāzē būsts tā arī nenokritās pie pieprasītās mērvienības, visu laiku bija overboosts. Ai. Izejas punkts mums 820 ir, 5,89 braucot pusgāzē. Es negribu, draugi, es negribu uzspridzināt to turbo. Man viņi vēl ir jāsataisa. Nu, lūk, jums grafiks, redzēt? Šajā brīdī viņš nevar uzpūst. Turbīna ir super maza, viņam šajā brīdī vajadzēja uzpūst būstu uzreiz kā prasa. Bet dēļ tā, ka viņš nevar piesūkt to turbīnu vakumu līdz galam korekti, viņš viņu reāli sanāk smacē nost, un tāpēc arī būsts vēl sasniedzās, un tājāk jau ir, tas tā kā, tāds notiek, vienkārši viņš aiziet pārpūtienā, jo viņš uztaisīs pārāk lielu to izplūdes gāzes spiedienu, un pēc pārpūtiena viņš nekad neatkopjās, viņš tā arī paliek pārpūtienā. Jā, un nekā, viņš iziet, kur šeit viņam ir apmēram 3 bāri kaut kur, kur paliek flat. Un viņš tagad, mēs teicam, pilnu gāzes spiedu mērījumu, viņš laik paliek zem flat. Tā kā līdz ar to es negribu viņu uzspridzināt to turbīnu, jo šis viss rezultēs to, ka tā turbīna uzsprāgs dienas beigās. Nu, ko es braucu atpakaļ uz garāžu, jaucu visu nost, sākam likt kopā to mašīnu tā, kā viņai vajadzētu būt. Ensiņš 5 vārstiņš mums, protams, nav nomainīts. Gadu es tev īsti nevaru salasīt. Kaut kas, 5. gada. Attiecīgi, tātad, ja jūs braucat regulēt mašīnas, šo liekam jaunu. Jā, var pāriet tieši uz šo jaunāku štekrīti nedaudz. Uzreiz var nopirkt viņu ar vārstiņu, tā kā ar filtriņu. Nav jātais nekādas šļautiņas, nav jākakaļas kasti, kas ir baigi ērti. Tad uzreiz informācijai. Šis ir uz atmosfēru, šo nedrīkst aizglušīt ciet nekādā gadījumā. Šis ir uz turbīnas aktuātoru, uz sēni saucamā, un šis ir vakums pienākošais augšā. Ja? Nesajaucat, jo mums te bija viens starpgadījums, ilgstoši troubleshootojām problēmu, un viss bija ļoti vienkārši, šie bija otrādāk salikti, un arī mašīna negāja, tā kā jums, kas grib kaut ko darīt paši, lūdzu, nesajaucam, tas ir svarīgi. Turbīna. Man viņa patīk, 1756, GTB, ļoti laba. Ir ok, tiem 250 zirgiem, man liekas, ir ok. Nu, prasās vienīgi varbūt biletes pārnus ielikt. Nu, to mēs arī darīsim. Viņi būs apgreidot ar biletes pārniem, jaunu remkīti ieliksim iekšā tas tā. Kā ir uztaisītas uz vakumu risinājums? Nu, te ir kaut kas, kaut kam kaut ko gan jau maksājis, lai uztais viņam uz vakumu. Nu, tieši nekas nav izdarīts. Un pats labākais tas, ka kronšteins ir uz vienu skrūvi. Tas ir vienkārši fenomenāli labi. Jā, uzreiz gribēšu pabrīdināt 1756. Mans universālais kronšteins īsti nedara. Viņš der, bet nav ideāli. Viņš nav tā diametra. Kāds, rādiusu, nosaucam to par rādiusu. Tas rādius ir 22. un lielāks nedaudz. Līdz ar to viņš īsti nedara 17. Uzlikt viņu var, viņš īsti nedara. Tā kā, ja kāds nopērk priekš 17. jūs atceraties, ka viņš īsti nedarēs. Jāņem tas vērā, tā kā viņu var ielikt, bet viņš tur būs bijis tāds neergonomisks, bet ķipa derēs. Un kaut kā tā. Tālākās darbības. Jaucam ārā motoru, izņemsim sprauslas, vedīsim pie TDI servisa čekiem, lai samaina smidzinātājs. Un tad es jaucu nost purnu, ņem nost šo veco interkūleri, visu šos trubiņas ar šitiem te klampiņiem, kas vienā vai augā dienā uzsprakst un nokrīt nost. Jā, Džeks smuk notic uztaisījis. Par to viņam cepums, baigi labā. Man patīk. Man tikai nepatīk, ka viņš šausmīgi tecēja. Pārbaudīšu, vai te nav jānomaina šis flances. Bet jā, es arī tagad sāku domāt, ka es varētu pāriet uz šādām armētajām šļaukām, valcētām, prasa ekstra laiku. Bet varbūt klients ir gatavs samaksāt, lai ir šādi. Tas reāli prasa laiku. Respektīvi, mēs paņemam visu, te saliekam, sagriežam, sazīmējam, un tad braucam uz hidroskanu novalcēt galus. Rēķini, tas ir
Labi, materiāls var visu sagādāt uz vietas, ok, bet tāpat tās sanāk tāda čakrēšanās, kaut kāda ekstra stunda noteikti jāprasa klientam par to vairāk ir. Tāpat kā jūs atceraties, mēs pa balkām priekšējām pārmetināta balka, man prasa kaut kādas 3 vai 4 stundas darba. Bet, ja klients ir gatavs maksāt, kāpēc nē? Kaut kā tā, labi, es jau ceru zēnu. Detaļas visas man ir ieradušās. Kas par tūplāniņiem, ne? Tātad detaļas ieradušās, liekam kopā, lielam nav ko te baigi ieslikt detaļās par turbīnu, ko mēs izmantosim šoreiz. Tā ir viņam pašam esošā bijusī iepriekšējā 1756, kurai ielikām iekšā bilets pārnes, standarta izmēra, principā tāds apgriedots hibrīds, lai neizjūk, lai neizšķīst, pastiprinātais remkomplekts, pastiprinātie gredzeni, tad novērsām šo nesalāgojumu vietu ar blīvi, kur izplūds gāzes pūta tieši iekšā. Un pats galvenais, ko mēs izdarījām, pārtaisījām korektu uz vakumu. Par to, kā pārtaisīt turbīnas vakumu, mums ir atsevišķi video, un tur jūs varat iet un viņu apstīties. Tātad nākošais solis, sprauslas plus 100. Šos smidzinātājus var nopirkt pie manis. Rakstat droši uz šo numuriņu. Kristapiņu rekurtē atstāšu to smuki pagaid. Šodien te tagad ieliec numuriņu, tur, ko galdu redzi. Starp galdu un to kartoniņu ieliec numuriņu. Varat dabūt šos smidzinātājus. Pateiksim, kur viņus ir uzstādīt. Maksā 40 eiro gabalā. Tā kā droši varat plus 100 pieteikt, 300 bišķi pār zirgiem. Atkarīgs, protams, kas jums tur pārējās lietas sadarīts. Kaut kā tā. Sprauslas ir uzstādīts, viss ir sadarīts, atregulēts. Sprauslas vedam regulēt un uzstādīt tikai un vienīgi uz TDI servisu. Zolitūdē viņi sanāk. Tas ir laikam vienīgais pagaidām, kur mums nav bijušas problēmas ar to visu, kas tiek izdarīts. Viss strādā un nekad nav bijušas problēmas sarežģījumi. Kaut kā tā, liekam virsū remkliķis, liekam iekšā sprauslas. Ko turbo ir virsū? Viss baigi kompakti. Atklājas to miķi. Es ļoti jums atvainojos. Tātad viss ir kopā, turbo ir virsū, ārstoks virsū, jaunas skrūves, kā mums to patīk darīt. Šeit maz vietas, protams, paliek. Super maz vietiņas, bet iepriekš tā sēna bija šeit, ja nemaldos, un viņa bija uz tikai šo vienu skrūvi, tagad viss ir tā kā kompakti un smuki. Šo dizainu ar aizjošo trubu es neko nemainīju, tā arī atstāju, lai viņi paliek. Diezgan viņi tur forši stāvē, man it kā patika tas risinājums.
Nu ko, atvainojos par troksni, bet saucamais kits mums varētu būt tā kā gatavs. Pieņemsim šo kā intercooler kitu, ko varētu nopirkt online, ne? Un pats uzlikt. Bet tā nav custom made. Tātad, jā, kāpēc custom made? Nu, tāpēc, ka tā ir pareizāk. Tāpēc, ka daudziem viss kaut kas mainās. Piemēram, tu nekad nevari būt drošs par to, vai tavai mašīnai, piemēram, nu kā nevar būt drošs, es nezinu, citam nevajag to interkondicionieri, citam vajag kondicionieri. Lūk, šeit ar kondicionieru, tātad kondicionērators jālaiž lejā. Šeit parasti es metim klāt austiņus, jo vienmēr lieku jaunu kondicionēratoru tajā brīdī. Šeit jau viss tās, ka jauns uzliks, līdz ar to nāksies domāt risinājumu šeit, lai viņu kaut kā pieskrūvētu. Bet jā, nu, tas nozīmē to, ka šis viss tiek piefrizēts tev, nu, ka tu taisi custom viņu, nu, samapāli, kā teikt, kaimiņu valodā. Šeit arī viss jānogriež nost ir. Tad nākošais scenārijs, kas ar šim konkrētiem ir Webasto. Nu, tas man tā rēta praksa ar viņiem ir, ar šīm Webasto. Bet viņš aizņem vietu. Parasti tur truba nāk, nu, tad truba bija jātaisa augstāk. Ja mēs būtu uztaisījis, piemēram, kitu, kas dar visiem, tad beigās viņš jau nedara nekam. Es turpināšu škruvēt viņu kopā, kā aizķeras. Un, jā, braucam testēt pa lielam, braucam regulēt, sāksim regulēt drīz jau. Un šeit jūs varat salīdzināt, kā izskatās, kad pats grib uztaisīt ieplūdi. Stulbākais jau ir tas, kad visi tie savienojumi ir uz šādām caurulēm izpūtē, kur ir ar fleks vienkārši iegriezt gropīt. Un tātad fail pointi tie sanāk, nu. Tātad šeit jau ir 2 no turbīnas, tad ir 3, tad ir 4, tad ir 5, tad ir 6, tad ir 7, tad ir 8. Labi, šitas nefeilos, bet tie visi var nofeilot. Nākošais 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Šī truba. Šis ir vienkārši nav gūta. Šitādus nevar atstāt. Tāpēc, ka viņi gumijas, viņa plēšās, uzpūšās un viņas mēdz uzsprāgt pretīgi. Viņas uzsprāgst, un tad, kad nav būsta, viņas turās kopā un liekas, ka viss ir labi, pat ar dūmu sveici laižot cauri, viss ir liekas, ka kārtībā. Bet realitātē iepūšot pusotru bārtu pavarās tā plaisa un sāk pūst garām. Plus viņām izdils šie savienojumi un gar viņiem laiž garām. Mēs nesen vienam metinājām to vietu. Šī caurula, viņi ir restriktīvi, viņi sanāk mainīgu diametru, un viņi vispār, nu, nav veselīgi tam motoram, viņi vajag aizvietot, jebkurā gadījumā. Nu, aizvietot, respektīvi, ar šādu te risinājumu. Nu, šis būs krietni labāks risinājums. Vienai mērķa diametra, un, jā. Nu, bet jā, pa faktu, jūs paši varat saskaitīt, cik maksā hidroskandā viens šāds silikona līkums, un jūs uzreiz varat saprast, cik maksā džekam uztaisīt pašam savu ieplūdes sistēmu. Tā kā jā, un kūlers, protams, pa mazu ir. Nu kā jau es minēju, man liekas, to iepriekš. Bet jā, nu kopskatā jā. Pret to manu komplektiņu pavisam savādāk izskatās, tā kā, nu nopietnāk laikam, jā. Bišķi nopietnāk ieplūdes sistēma. Nu, un te tā tēma, pa ko man patīk parunāt vienmēr, kad es būvēju kādu mašīnu. Nu, tieši TDI motors, tā kā tas ir tāds tā kā nerakstīts likums. Tā kā pavisam nerakstītais likums mums ir šāds. Skatieties no skrēna. Nu, 500,000. Tātad 500,000 tas noskrējiens. Tad tas ir tas noskrējiens, kad viņš jāved vīlēt ir. Saprotiet, tā kā jūs ir TDI ar 500 nobraukumu, jūs zvanat man, ja? Viņš jāsavīlē ir, viņš noteikti dos rezultātu. Bet jā, nu šis ir tas brīdis, kur skaidrs, ka tas motors ir jāremontē. Nu, bet redz, mēs tagad viņā pumpēsim vairāk spiediena, nu mēģināsim dabūt vairāk zirgus ārā, bet jūs paši saprotat, taču reāli visi. Nu, kamēr nepāries tam motoram pāri, nu nebūs tas rezultāts tāds, kā mēs gribētu. Viņš būs labāks nekā bija, bet viņš nebūs tāds, kā mēs viņu vispār gribam. Tā kā, ja?
Klasika, vienkārši klasika. Es tā tur lēnām skrūvēju tos silikona trubas klāt un skatos un saprotu to, ka jā, sveiki, ir tā kā parasti. Ir tas 500 nobraukušais TDI, kuram Jānis tagad maģiskos upgrades taisa, lai viņš it kā iet. Tā kā labi, es turpinu skrūvēt un jā, vienkārši gribēju padalīties ar emocijām. Nu, brauksim pabraukāties, ne? Ko jūs sakat, draugi? Kāpjam kabinetā un braucam. Jā, es pieņēmu lēmumu tagad izbraukšu testu, kā ir. Vakarā tad saregulēsim, tad es izbraukšu rītā testu ar to, kā ir pēc jūra regulēšanas. Tad patreiz dotajā brīdī būtu tā, ka jums būs tāds rezumē, kas notiek, kad satais. Nu, tā kā vajag, kā jums vajadzēja tai mašīnai iet. Nu, respektīvi, mēs braucām iepriekš, jūs zināt, ka viņi negāja. Tie dragie laiki arī bija bēdīgi, cik bija 5, kaut kas bija, 5, 8. Tas laiks, kas mums jāpārspēj tagad. Principā mašīnai softs nav mainījies. Turbīna tehniski ir tā pati, jo nekas jau viņai nebija noticis, ja neskaita to, ka viņa nebija pareizi pārtaisīta uz vakumu. Nu, jauns ensiņas 5 ir uzstājas. Nu, un sprauslas ir ražīgāks, jā. Nu, tas tā kā feikos mums to rezultātu, ķip nedaudz ņemiet vērā to faktu. Turbo regulē, dīvaini. Katrā ziņā var beidzot iepūst ar viņu. Nevar spiest gāzi grīdā un nebaidīties, ka uzsprāgs turbokompresors. Viņš gan pārpūš turbīnu, bet man izskatās, ka šausmīgi mazs būs tai mašīnai. Kad tik neizrādīsies tā, ka te ir iekšā stoksofts, kas ir bieži arī redzēta problēma. It kā ir tur būvēts, kaut kas ir darīts, džeki tur ņēmušies, bet dienas beigās braukā ar stoksoftiem. Nu, tas arī ir interesants novērojums, mums jau praksē ir parādījies. Kā viņš klab? Man jāatrod tā problēma. Džekam jāpasaka, kur ir problēma. Ko mēģināsim kaut kā izbraukt taisnītē un uzspiest. Maps sensors iekšē kaut kāds Delphi, ja kas. Bremzējot aiziet pa kreisi. Nu, vot, tā. Ir samērīts tīrs mērījums 4,91. Respektīvi, pilnīgi bez izmaiņām. Tā kā, bez izmaiņām tādā mērā, kad nav regulēta tā mašīna. Ir jau 4,9, ir sekundi ātrāka mašīna, un viņu var spiest gāzi grīdā. Nu, paši saprotiet. Pēc manas braukšanas, tā kā bija iepriekš, ka viņa pārpūta un neregulēja tā turbīna, viņa brauca asāk un labāk likās. Pēc sajūtām viņai tāds asums bija. Bet ar prātu redzot grafiku, ka tā mašīna jau pūš tur 2,5 bārus, kaut arī prasa, man liekas, viņa tur, nezinu, pusotru no sērijas. 1,8 prasa būst. Pūt kaut kā 2,5 bāri. Nu, tā turbīna uzsprāgt vienkārši. Respektīvi, tāpat nevar pilnā braukt ar viņu nek tolkam, un rezultāts bija tāds, kā viņš bija nomērams. Ja es būtu devis pilnā gāzē, pastāvēja riski, ka uzsprāgt turbīnu, veicot 820 mērījumu. Tā kā jā, savediet kārtībā mašīnas, un viņas jau brauks labāk. Ja? Nu ko, mēģinām regulēt. Nu ko, labrīt. Vakardien ilgi regulējām, līdz vakaram vēlam. Bet saregulējām, tehniski Audi ir gatavs. Tagad braucu no rīta, kamēr viss ir tādā, kā koldstartiņš, tur viss saprast, viss labi. Tad braucu tagad testēju sildu motorīti. Ko esam gatavi? Pastīsimies, kā tas nabūs iet. Nu jā, man patīk, ka nav to dūmu. Viņš tā forši, dēļ tā, ka maz turbīnīt, viņš reāli uzreiz uzpūš. Un nav vajadzības no lielas degvielas daudzuma, lai uzspūlot lielu turbo. Tā kā jā, forši. Sajūgam nepatīk. Sajūgam reāli nepatīk, bet nu neko. Netikām zem 4. 4,24. Nu, globāli. Tā, par vakardienu bija regulēta mašīna, izrādās. Bija diezgan tur daudz ko džeki gribējuši saregulēt, daudz ko izspiest, bet bija aizmirsuši vienu karti pamainīt. Līdz ar to visu viņas vēlmes tika ierobežotas. Tā kā jā, tas arī nianses par regulēšanu, kad ne visi čomiņi, kas it kā regulē,
līdz galam varēs saregulēt, jo var radīties tādas problēmas, kad ir dažādas tie softi, dažādas tās kartes, citam ir kaut kādas tādas paslēptākas, viņas īsti atrast tur nevar, un tad tu kaut kādā limitā iekrīt un nevar vienkārši saregulēt. Nu, ko, un šeit mēs arī nobeidzam šo audio projektu. Nu, tas tāds ātrais video, es ceru, ka jums patīk tāda video. Mēs varam viņus vairāk pafilmēt, tas bišķi mazāk aizņem laiku. Jo daudzas lietas mēs sanāk atkārtot, tad filmēt, kā būvējam intercooleri, ko jūs varat apstīties mūsu video jau, kā turbīnu pārtaisam uz vakumu, kas jau ir redzams mūsu video. Sprauslas pa faktu maiņa, viss tas process step by step arī redzams dažādos mūsu video. Tā kā mēs noteikti varam pārstrukturizēties, ja, sanāk par tādiem video nedaudz, nu tā virspusējāk nedaudz, mazāk tās tehniskās puses. Es domāju, ka arī jums vieglāk skatīties, man vieglāk uzfilmēt, un nu, dienas beigās jūs satiekat mani, es satieku jūs, un mēs pabeidzam šos kopā būšanu, ja? Un biežāk varbūt tiksimies tādā veidā. Tā kā jā, es esmu priecīgs, es ceru, ka saimnieks arī būs priecīgs. Varbūt kaut kādā brīdī sāksim arī filmēt tās saimnieka emocijas, kā viņam šķiet pēc šī projekta realizācijas. Nu nav jau nekāds tur Uber projekts pa lielam, nav nekādas tur tās lielās jaudas. Ja motoram viss ir labi, tad šāds setups var attīstīt 250 zirgus. Nu, tā kā tur tomēr ir standarta galva, tur ir standarta vārps, sadalas iekšā. Nu, arī pušot tālāk, es domāju, ka nav diezko jēdzīgi, nu, jo tas būs investīcijas lielas. Jo tagad tas, es domāju, ka sastāv diezgan lielu robu ģimenes budžetā. Bet mašīna brauc, respektīvi, jebkurā gadījumā mašīna tika atvesta ar defektu, mēs varējām viņu novērst, un viņa jau brauc labāk. Pārregulēšana deva iespēju vienkārši dabūt vairāk, nedaudz zirgus. Tas arī, principā, ja skatās no softa puses, tad tur arī tika pieļauts dažas kļūdas, un tās arī, nu, tika jānovērš vienkārši bija. Tā kā jā, zvaniet mums, tiem, kam ir kaut kas neizdevies, mēs jums palīdzēsim, tie, kam rokas ir pareizajā vietā, nu, skatieties video un taist, visa informācija pieejama. Ceru, ka jums patīk vīlēt dīzeļi. Šis maz kūpa, tā kā, nu, tiem jau visiem heideriem, kam besīga kūpa, es uzskatu, ka jums šim ir jāpatīk. Šis ir labs, nu, tā kā labs reprezents, tā kā, ka dīzels var arī nekūpēt un forši braukt. Tāds labs deilijs varētu būt. Es domāju, ka viņš būs ļoti labs deilijs. Man patika, kā viņa brauc. Viņa varbūt nav tāda super agresīva un jaudīga, kas tur raujās nost un spolē un vēl nesko, bet viņai patīkam braukt ar viņu. Tas, man liekas, ir svarīgākais, jo ikdienā, ja jūs vairāk braucat komfortā, nekā, nu, tādā mierīgā režīmā, nekā topijot pilnā gāzē. Tā kā jā, forši, es priecīgs esmu, tā kā paldies, ka skatāties. Tā visiem.